Esiet sveicināti visi hokeja mīļotāji, citīgākie TV4 skatītāji un gluži vienkārši tie, kur šovakar gribēja atrasties šeit, bet ir iesniguši aptuvēt hokeja līgas nedēļas 6. un noslēdzošā spēle šovakar Kurbada. Ledus Hallē pirmā trīnieka duels 2. vietā esošā Mogo LSPA, kas uzvarējis jau 8 spēlēs pēc kārtas šovakar viesosies pie Kurbada. Visu šīs sezonas pirmo trīnieku pēdējo 3 sezonu laikā pārstāvēs Ozoliņš, tikmēr mūrnieku metiens un tur mazliet pietrūk, centimetru 5. Tagad skatiskajā mazākumā Lejnieks. Metiens vārtu! Reins Lejnieks skatiskajā mazākumā 1-0. Lejnieks turpina spēlēt rezultatīvi, nopelna viņš punktu. Ir rezultatīvitātes sērijas, Ziemiņam pat 8 rezultatīvas spēles pēc kārtas. Arī iepriekšējā mačā. Daudz darba viņam bija pret Tallinas Pantērām, pret spēcīgāko ārzemju klubu Optibet hokeja līgā. Jakimovs precīzi piespēles Nojs Ozoliņam. Galkina metiens, bet arī lido vārtiem pa vidu. Vairākumu pieciniekam ar sapratni laukumā. Ozoliņš dodas uz priekšu, tiek līdz vārtu priekšai, gandrīz kūst vārtus. Pietur Rīpa Mickevičs, tagad Livšits neizšķirs par metienu. Jakimovs metiens, tur Ančs, Rīpa vārtu priekšā, Rīpa vārtu. Izdodas skatiskajā vairākumā Kurbadam panākt līdzinājumu. Pašā 3. perioda sākumā Arturs Ozoliņš, komandas kapteinis, ir izveicīgākais vārtu priekšā un pateicīgākiem pretiniekiem Bantersons. 4 mači, 2 no tiem sausie. Pirmo reizi karjerā tika viņš pie šāda te goda, ko nešaubos uzreiz nomainīt pret zelta medaļām. Tikmēr līdzsver vārtos. Lielisks 3. perioda sākums Kurbadam un ātri vien izdevies mājniekiem izvirzīties vadībā. Atkal jau aktīva cīņa vārtu priekšā. Spēlētāji nekurienē. Slīd Rīpa līdz pat Ančam. Tagad jau Mogo komandai jāmaina pieeja spēlē un jādomā, kā atspēlēties, un ātri vien izdodas atspēlēties mūrnieks 2-2. Nomierina Mogo treneru nervus. Talantīgs centru uzbrucējs nesen kā. Un tikmēr vārtu 3-2. Vārtu festivāls 3. perioda sākumā. Kurbads atkal vadībā. Ozoliņš atstāja Rīpu Jakimovam. Jakimova metiens un tā Kurbats tika pie jauna kapteiņa. Tikmēr šeit Mogo no zila gaisa nokrīta laba vārtu gūšanas iespēja. Šādas kļūdiņas. Tagad pie viņa nonāk Rīpa, tukši vārti Mogo. Metiens Želobovski izpildījumā. Sarkanis neizšķir šeit par metienu Kamergraudis. Tagad metiens sakotlis ir Rīpa un Rīpa ir vārtos. Mogo realizē skaitlisko vairākumu un panāk 3-3. Kārlis Ozoliņš raida vārtos atlēkušo Rīpu Bairunam, bet izveidot momentu šā vai tā pagaidām Mogo neizdodas. Tagad Bairuna metiens un Milbergs Rīpu tverā atstāja, viņš to spēlē. Ticis pār zilajai līnijai, piespēle Livšicam, saņem Rīpā atpakaļ Galkins, māņu kustība. Galkins līdz vārtu priekšē, Galkins un Ančs glābi. Pret Arginto un Milbergu. Pirmais bullīts Mogo. Precīzs metiens.
Ja, protams, saviem pieredzējušajiem spēlētājiem uzticās Toms Bluks. Jakīmovs pret Anču. Vārds Stabiņš. Tagad viņam uzticēts Bullīts. Mūrnieks. Neizdodas tomēr Mūrniekam pārspēt Milbergu. Arī Novikovs nepārspēja Anču. Šajā vakarā uzvaru viesos. Sarkanis pret Milbergu. Metiens vārti, tā ir uzvara. Mogos svin panākumu izbraukumā 3. reizi šajā sezonā.